начат сбор подписей, чтобы запретить ТикТок в Латвии, такое приложение. Я слышал это. И что вы думаете на этот счет? Да, это ерунда. Надо запрещать или не надо? Не надо. Почему? А почему? А почему надо запрещать? Если у нас считается демократия, зачем? Не надо. Es domāju, tas saturs, ko cilvēki redz savos ekrānos, ir diezgan individuāls. Tāpēc es absolūti tam nevaru piekrist. Protams, kad izmanto TikToku valstis saviem mērķiem, bet es neuzskatu, ka visiem ir viens un tas pats TikTokā. Tāpēc tas nav pilnīgi adekvāti. Par drošības riskiem, kas ir valsts iestādēs, tur citi jautājumi, bet privātpersonām, man liekas, tas ir savādāk. Тому, кому надо будет какую-то, допустим, информацию, но есть же куча других платформ. Есть, в конце концов, VPN так называемый, когда можно все равно подключиться к ТикТоку. Поэтому я думаю, что кому надо будет ТикТок смотреть, тот все равно его будет смотреть. Es pat izmantoju TikTok un es negribētu bez viņa. А citus sociālos tīklus jūs neizmantojat? Izmantoju Kādus vēl? Instagramu, Snapchatu, YouTube. Jā, kaut kā tā. Kāds ir iemesls? Ka tur daudz Krievijas propagandas, Z kanāli, Z blogeri. Tāda ir laba ideja. Jā, protams, propaganda izplatīt nav veselīgi. Nē, manuprāt, būtu jāapkaro konkrēti tie konti, kas šo te propagandu veido. Tāpēc, ka TikTokā jau jebkurā pasaules valstī būs dažādi viedokļi. Man liekas, ir jāapkaro konkrēti tie konti, tāpēc, ka tad savādāk kāds atradīs veidu, kā veidot kontu citā valstī un veidot to propagandu kaut kur citur. Jūs lietojat TikTok? Jā. Jūs neredzat tur propagandu? Es ne, tāpēc, ka TikTok strādā uz algoritmu, un viņš tev dod to informāciju, ko tu skaties. Ja es skatos ēšanas video un receptes, tad TikToks man dos ēšanas un receptes video. Ja viņi man uzmetīs propagandu kaut vai uz 1 sekundi, un es viņus uzreiz aizsēpošu prom, man viņš vairs nedos. Tā kā viņš dod to, ko tu skaties. Viņi visu laiku testē un dod tev kaut kādas jaunas lietas, un ja tu esi vairāk kā pāris sekundes un skaties to, tad viņš tev dos vēl un vēl un vēl un vēl. Tā kā tie, kas redz propagandu, tie, kas arī skatās to propagandu. Jūs neskatāties? Nē. А почему думаете, что скорее хорошая идея? Nu, много времени забирает. Ну так Инстаграм не забирает, или Фейсбук, или Телеграм? Ну, так можно сразу все туда запретить. И что мы будем делать без соцсетей? Не знаю, я недавно приехала из лагеря, где у нас забирали телефон на неделю. Жизнь хороша, без соцсетей. Понравилось? Да, очень. А как общаться с друзьями? Как новости узнавать? А как раньше узнавали? Ну, Включать в раньше, окно, Вася, выходи во двор гулять. раньше и туалетной бумаги не было. Es domāju, aizliegt nav laba ideja. Ja cilvēki skatās, tad laikam interesanti ir cilvēkiem. Ну, там же может быть что-то плохое тоже. Ну, знаете, на это рассчитывать не надо. Надо рассчитывать на хорошее. Там говорят пропаганда всякая, оправдание. Хорошо. Значит, все нормально. Так должно быть. Люди разберутся сами. Думаете, смогут разобраться? Могут. Es nezinu, vai TikToks jāslēdz. Drīzāk jāatrod veidi, kā cīnīties ar propagandu iekšienē, nevis vienkārši jāizslēdz visa platforma ciet. Jo tas arī ir dārgi, cik es saprotu, slēgt visu TikToku, visu Latvijas teritoriju. Tieši tā, daudz ir to pelna nauda. Es domāju, vai viņi ir vainīgi pie tā, ka ir propaganda izplatīta, gan jau, ka nē. Un ir VPN. Daži varēs izmantot tik un tā, pat ja būs aizliegt. Vienmēr atradīs veidu, kā apiet sistēmu. Par to nav šaubu. Galvenais ir tas, vai visa sistēma ir jāslēdz vai jāmēģina ar to cīnīties iekšienē. Ja mēs uzskatām Krieviju par ienaidnieku, tad mums vajag zināt, ko ienaidnieks stāsta par viņa propagandu. Mums vajadzētu zināt, vai ne? Un tāpēc es uzskatu, ka kaut ko aizliegt nav jēgas.